Andrejs Kangāls, TV3 ziņas. Pēdējo 5 gadu laikā, kopš norisinās Lielā talka, Latvija jau ir kļuvusi par otro zaļāko valsti. Mēs atpaliekam tikai no Šveices. Šogad Lielās talkas organizatori ir izvirzījuši jaunu mērķi – padarīt Latviju par tīrāko un zaļāko valsts pasaulē. Tā būtu dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā. Turpina Gunts Meisters. Lielā talka visā Latvijā notiks sestdienā, 21. aprīlī no 9 līdz 15. Par talkošanas vietām jāinteresējas pašvaldībās vai interneta mājaslapā talkas.lv. Maisi šogad būs dzeltenā krāsā, un tos bez maksas varēs saņemt tikai 21. aprīlī. Par cimdiem jārūpējas katram pašam. Neatstāt tos savāktos maisus, kur pagadās. Tā ir vislielākā problēma, ka pēc tam izvadātāji nezina, kur viņus aizvest. Tad viss par savāktiem atkritumiem informēt pašvaldības koordinātoru, saskaņot šīs vietas, un tad tiešām tie maisi tur 3 mēneši vai 4 mēneši nebūs. Lielās talkas patrons, valsts prezidents Andris Bērziņš, uzskata, ka svarīgi, lai pēc gadiem Latvija būtu ne tikai zaļa, bet valstī būtu arī iedzīvotāji. Rīgas pils saimnieks novērojis, ka Latvijas lauki kļuvuši sakoptāki, tomēr pilsētās vēl ir daudz darāmā. Un es arī ceru, ka viss šis pasākums, ka viņš tomēr tiks virzīts uz to, ka ne tikai mēs vienu dienu cenšamies pēc iespējas vairāk kaut ko savākt, bet mēs radam tādu sajūtu visiem, ka vai nu tas ir labi, ka pie manas mājas nāk kāds cits vārds, varbūt man pašam to darīt. Katru gadu talka piesaista arvien vairāk cilvēku. Pērn vides sakopšanas pasākumā piedalījies rekordliels dalībnieku skaits – 190 000 talcinieku. Šogad cer uz vēl lielāku atsaucību. Talkas organizatoriem ir arī ieteikumi, ko darīt ar aizdomīgiem priekšmetiem un mirušiem dzīvniekiem. Nekādā gadījumā nedrīkst aiztikt šļirces, akumulātorus un citus bīstamus atkritumus. Ja atrodat vienu mirušu dzīvnieku, par to jāinformē vietējā pašvaldība. Ja atrodat 2 vai vairāk mirušus vai ievainotus dzīvniekus, tad jau jāinformē glābšanas dienests. Gunts Meisters, Juris Bindars, TV3 ziņas.